Jau šajā nedēļas nogalē Smeceres Sila mototrase uzņems vienu no prestižākajiem motosporta notikumiem Latvijā – pasaules čempionāta posmu blakusvāģiem un Eiropas čempionāta posmu kvadricikliem. Madonā pulcēsies pasaules spēcīgākās ekipāžas, bet īpaša uzmanība, protams, tiks pievērsta mājiniekiem – brāļiem Lielbāžiem, kuri pērn savās mājās izcīnīja pārliecinošu uzvaru. Šobrīd tāds liels satraukums, jo nezinām, ko gaidīt, un arī pagājušajā gadu uzvaru iedot tādu vēl lielāku spriedzi, kad atkal liekas, ka viss atkal uz mūsu pleciem, ka tomēr jāuzvar. Noteikti gribas uzvarēt priekš faniem. Es domāju, arī fani gaida tikai uzvaru. Es domāju, viņiem nekas cits vairāk daļa pagājušajā gadu nederēs kā uzvara. Tāpēc tas noteikti iedot tādu lielāku spiedienu. Iekšējā sajūta, ko saka? Iekšējā sajūta saka, ka, protams, ka uzvarēsim. Mēs vienmēr ejam uz katru posmu ar sajūtām, ka mēs varam uzvarēt. Brāļi ir pierādījuši, ka viņi ir spējīgi vienmēr cīnīties par uzvaru un uz startu vienmēr, es domāju, iet ar mērķi uzvarēt. Līdz ar to, lai veiksmi viņiem šajā trasē un prieks visiem skatītājiem un atbalstītājiem. Tāpat arī, protams, pārējie Latvijas braucēji noteikti arī cīnīsies par piedestālu un mērķi ir lieli, līdz ar to noteikti būs ļoti interesanti. Šāda līmeņa maču uzņemšana madoniešiem prasa pamatīgu darbu, no trases sagatavošanas un drošības prasību izpildes līdz sportistu un komandu uzņemšanai un infrastruktūras pielāgošanai, kas ir tikai daļa no darbiem, lai Smeceres Sils arī šogad atbilstu starptautiska mēroga sacensību prasībām un uzņemtu tūkstošiem motosporta līdzjutēju. Šogad gaidāms daudz lielāks dalībnieku skaits, jo pasaules čempionāta posms būs arī kvadricikliem. Sagaidām arī blakusvāģu klasēs būs krietni vairāk braucēji. Līdz ar to noteikti mototrase būs vēl pilnāka ar dalībniekiem un es domāju arī ar skatītājiem, jo pagājušais gads rādīja, ka šeit ir ļoti labas vietas arī, kur skatīties. Un noteikti aicinam atkal daudzos līdzjutējus ierasties šeit Madonā un atbalstīt mūsu braucējus. Noteikti es domāju, ka jums jāatbrauc, jo tikai dēļ tās atmosfēras domāju, kad arī mēs atceramies otrajā braucienā, kā mēs apzinām arī par pirmo vietu. Viss cits trases malā tā kā uzsprāgt, pēc tam arī uz piedestāla, tāpēc teiktu viena atmosfēras dēļ atbraukt. Madonas mājas posmā pagājuši fiziski vispār nebija grūti, es domāju, tas arī dēļ faniem un dēļ tā, ka trase ir zināma. Par citiem sportistiem, vai jūs esat dzirdējuši citu atsauces? Noteikti no pašā visiem braucējiem bija tikai labas atsauksmes, kā norganizēts posms un arī kāda pati bija trase, tāpēc viņi visi te grib atgriezties un arī šogad būs vēl vairāk braucēji no citām valstīm, tāpēc lielāka konkurence un interesantāk skatītājiem. Ņemot vērā to, ka šogad ir gan pasaules čempionāts blakusvāģiem, gan pasaules čempionāts kvadricikliem, mēs ļoti ceram, ka būs divreiz vairāk arī dalībnieku skaits, līdz ar to lielāks skaits skatītāju. Tāpēc mēs padomājuši par tām lietām, kas būtu skatītājiem ērti, kas būtu ērtāk varbūt arī dalībniekiem. Liela problēma mums bija pagājušo gadu interneta pieejamība šī vietā, sakaru pieejamība. Šogad mēs sadarbībā kopā ar LMT esam sarunājuši, ka mums atvedīs mobilo sakaru turni. Ļoti daudz skatītāju mūsdienās skatās online rezultātu, jo šie pasaules braucēji brauc pa sekundēm. Tas nav tā kā mēs, kas esam pieraduši Latvijas čempionātā, ka tur pa gabaliņam pat 3-4 sekundēm šeit ir sekundu simtdaļas, un tāpēc arī tika risināts šis interneta jautājums. Mēs pagājušajā redzējām šis kalns, kas ir Maviņā, tas skatītājiem bija ļoti patīkams un ērts, bet pagājušo gadu mēs paspējām tik cik nozāģēt pa mežu un palika tādi nesmuki koku atlikumi, kuri dūrās kājās, bija neērti. Šogad mēs esam nofrēzējuši, safrēzējuši to kalnu, viņš būtu ērtāks, skaistāks, vieglāk pārvietoties pa viņu. Organizatori aicina apmeklētājus iepriekš iepazīties ar satiksmes organizāciju un norādēm, jo salīdzinoši ar iepriekšējo gadu paredzētas izmaiņas autostāvvietu izvietojumā un transporta plūsmā, lai lielo apmeklētāju skaita varētu uzņemt raitāk un drošāk. Tā bija liela problēma, ka ļoti tālu jānāk no pilsētas bija līdz mototrasei, lai nokļūtu sacensībās. Tad šogad mēs esam ar valsts mežiem novienojušies par tepatās pie trases otrajā pusē izveidotu 300 automašīnām stāvoklumu. Un tad arī skatīsimies, ir otrs stāvokums uztaisīts tehniskajiem darbiniekiem, ja tur paliks pāri, tad tur ievadīs arī iekšā skatītājs. Sportistiem, mediķiem, mums tehniskajiem darbiniekiem šobrīd tiek risināts jautājums par 2 tuneļu izbūvi trases, vai varētu vieglāk šķērsot trasi. Tas tās galvenās lietas. Pasaules čempionāta ieskaita ir katras sekundes un katra punkta vērta, tādēļ cīņas Smeceres Silā solās būt īpaši spraigas. Mājiniekiem tā būs iespēja parādīt savu meistarību publikas priekšā, savukārt Madonai vēlreiz apliecināt, ka tā spēj sarīkot pasaules līmeņa motosporta sacensības. Sandra Zariņa, Andris Milnis, RTV.